Čau, čau, draugi rakari un sekotāji. Mans laiž uz to pašu lauku, kur iepriekš sarak veselu čupa uzpirksteņiem. Nu, tā man ir čupa, 3 uzpirksteņi vienā racienā. Bet tie uzpirksteņi vecos laikos bija visiem kabatā, jo podziņka iztrūk, ras, iedrāklēja apakaļ un bliez tālāk. Un tā podziņa jau bija ēšuji, tāpēc, ka tur tai kabatiņā arī plāniņie stāvēja. Visādi labumiņi. Un varbūt izdosies vēl kādu uzpirksteni atrast, vēl kādu smuku podziņu. Un varbūt arī to īsto lielo plāniņu. Tā kā man nav miers, vakar liecelī, šodien kā saulīts pīt, smuks laiks, jādo virsū. Ķēvi iejūgt, zābak ir, lāpst ir, nav ko gārtē muldēt. Slēdzamies klāt pie pirmo smukumiņu vai pirmo atradumu. Atbrauc uz lauku un saimnieks jau do virsū ar arkli. Tā jau šito lauku ar beidzot pa ilgiem laikiem apgriezīs. Bet man bija signāls. Īstenībā, jūs paskatāsies, kādu pusstundu staigā. Neredz, te vec mājas vieta ir bijusi. Un ķieģeļu musars. Un to bija baigais tons, es jau domāju, ka nu būs kapis. Bet tas nav kapis. Tā ir bijusi rokspogi. Redzi? Tā ir kāds sudrabens 100 punkti ar apzeltītu virsiņu. Viņa tāda dzeltenīga tā virsī. Apakši balti. Labi, pirmais smukums. Viss, kur es nostaigāju tagad, ka viņš uzvārds būs jāpārstaigā. Tā, bet tas tik priecē. Pa ilgiem laikiem viņš kaut ko sāk darīt uz šito lauku. Bija dziļš signāls tāds. Smalks. Tas vispār nesaprotams. Bet, ka izraka ārā bija labāks. Pinpointer sabakstīja un šitāds smukums izlīd. Bet tas ir krāsainais. Kas tas tāds ir? Es no savām domāju, nu ir baigā fibula. Tā, kas tas tāds varētu būt? Kaut kāds rokturs. Nē? Te kaut kur jābūt kaut kam. Jā, kaut kāds rokturs ir bijis. Tev kaut kas nolausts. Būt forši kādam pišķikam, nē? Nezinu. Labi, to pēc tam nomazgās tevi, viņš smukāks izskatīsies. Bet te kaut kas ir bijis, regalā. Kaut kāds caurumišs. Te tāds. No. Ir no kāda pišķika. Tie, kas nezinu, kas ir pišķiks, tā ir paukšķena. Te teiški. Nebija man miers. Es domāju, patīrīs, man tā birstīti līdz. Bet, draugi, jūs neticēs. Tas nav pišķiks. Es kā notīrīju. Tā ir fibula. Tā ir vikinga fibula. Varbūt kā vikinga, varbūt kā viduslaika. Bet tu līdz parādīs, kas tur izlec. Jūs paskatās. Šitie kājiņi bijusi. Un aiz šito aizāķē, draugi. Čingi ieliek iekšā. Tā ir smukā fibula. Ej tu nost. Vesela. Es nosaukumu tagad nepateiks. Man ir fibula grāmata mājās no muzeja. No Dāņu muzeja. Mēs iemetīs acis tai grāmatā, ka būs. Bet šī ir fibula. Ej tu nost. Teviec kapiņš te stāv klāt. Bronziniec. Muzejniec. Tā ir fibula, draugi. Fibula. Labs. Un bija tāds. Un pik. Mājās. Jūs saprotat, te jādatiņi bijusi, Viņi piesprauž. Šite te. Mums tagad ir pogas, te lika kopā drēbes un hops saspraut kopā. Un viņš stāvēja tāds priekšā, tā kā radatiņa aizsprauj. Ej, tu nos, kas pa smukuli. Labs. Es nosaukumu vēl šitam nezinu, bet reģistrējam muzejam. Labais. Nu ko, draugi, cimdiši novilkt. Bļien, tas ar to arkulu arvien tuvāk man. Beidz nost to lauku. Es negribu, lai viņš šito vēl apgriež. Tev vēl liko lasīt. Un guņča man ir līdzi. Tā jau nav, kabata sēž visu laiku. Bet apskatās. Plāniši, nāk lielumā. Mums ir atkal sīknaudiņi. Kur es filmēju reku? 1760, ja?
1764, 1 šilings, maziņš, nag lielumā. Un šitas ir, šitas ir tas dāņnieks, re? Ar to vairoziņu un 3 lauviņām, blīn, bet labs tik un tā apskats, kas pa kvalitāti sagaidīja mani. Ej tu nošķi, šodien kā krievi saka, сегодня прёт. Šodien piržam, ja? Kas māk? Knaģi lielumā apskatās, ej tu nost. Atkal jādod skūps. Kā man šitie patīk, bet tā fibula ir bomba, draugi. Čoms jau rakstīja, jābūt zeltam. Nu nevajag man tā zelta, nav jums jāredz man tā baltā pumpainā pakaļ. Rokam šitie arī labi ir. Ej tu nost. Davai, dodam virsū. Tī vecs māja bijusi, bleķi pa pilnā. Šitas jāiznesi krastā. Šitas jāiznesi graumalē. Šitāds dzelts gabals. Lai netraucē mums nākošreiz, kā arī saimnieks priecīgs būs. Hejā, akmeņos iekšā. Šitāds kabats nazīts izlīd. Kādreiz ir bijis. Visi sarūsējis. Tie jau viņiem katram kabatā bija. Jā. Un tā, tas ir tas, kas ir palicis pāri no viņa. Atnāc te, arklim pa pēdam. Paskaties, kur smuka melna zemīt. Te vismaz pēdas var redzēt, kur gājis būs. Bija signāls un kaut kāds āķīts. Bet pastaigās tagad pa šito pusīt. Un pa šito. Pietiek par to. Tur ir tikai bišķiņi viņa tā. Kaut kāds kaks iemal iekšā. Tagad viņš ritīgi apgriež, varbūt kaut kas būs izgriezt. Un te mums viens atradums, ko var parādīt. Šitā arī bijusi kaut kāds sprādzīti. Man liekas apzeltīt. Bet man nesagaidīja. Jā, reku kājiņi bijusi. Reku aizāķe. Bet man nesagaidīja. Ārkls salocīja. Saimnieks do virsū. Un mēs arī do virsū. Staigā pa to pūpēdi, uzlika jūtīgumu augstāk. Jo baigie tā tukšumu, vismaz lai uz dzirdi kādu var noķert. Visādi kakuči. Un tā būs šitāds podzišs. Labi, ņemam ciet. Vēl var bišķiņi pavicot, kamēr pendelis nav lupatās. Paskatās, kas man tai pūpēdī izkrīt. Te patam ar arklīt bija pacelts. Tā nav podziņa, draugi. Tā nav podziņa. Tas ir mazišs zīmodzišs. Un šitas ir muzejīšs. Kas te virsū ir bijis? Bišķi tulīta zobirst pārbrauks pāri. Bišķi tā maigā zobirstīt. Patīrīja smiltiņā ārā. Bet ko jūs te redz? Kas te ir virsū? Spoguļa rakstā. Kāda valodā. Un no svīna, tas ir baigi vecs. Tur ir tā kā no rūnām kaut kas. Tur ir jāprast čomām raivītim. Re, šitā, re. Tur ir teritorija dalījuši, re. Tur nedrīkst iet, tur drīkst iet. Reku krustīšu vienam ceļam pāri. Tas ir labs. Nu labi, šito piereģistrēs muzejam. Citreiz viņi neņem šitāds. Piereģistrēs. Neņems. Paturēs sev kolekcijā, jo reku tur kaut kas tur ir uzzīmēts. Bet tā nav pogi, tas ir zīmodziši. Tas ir šriftētais kods, kaut kāda karta. Iedomājies, ja tā ir kaut kāda karta, kur jāaprak dārgumu. Tad man jāatrod, kur ir no tiem īstie ceļi, uz kur es tagad stāvu. Un reku krustiši. Tur ir jābūt. Labi, akal aizvārījās. Man to putru gaņģi nevar aizvērt, jo kā sāku āvuļot. Domāju, rokam tālāk. Otrais šodienas kapiķis. Ar caurumi bitīt matos. Kāpēc ar caurumu? Kāpēc nav no sudraba un no karala? Kaut kāds 2 ori šitas ir tas. Jā, 2 ori un tur tie gadi tur. Labi. Man liekas, ka kaparniec vai bronziniec šitā iet kastē pie pāriem. Nezinu, kā jūs var pat tādu
uzārt pastaigāt. Es parasti necenšos pat tādu. Es zinu, ka Latvijā veģi gaida, ka uzārs tādo virsū, bet mani kājas lupotās ceļgala. Vispār ļodzās. Tā. Bet bija viens signāls tāds virsējs. Es jau uzmetu acis, bet jāpagaid, ka nožūs. Kapiķis tas ir bijis kādreiz. Kādreiz ir bijis kapiķis. Re. Bet šitie ir tie plāniņi, tie bronzas kapari, kas viņi. Nu viņiem maz paliek pāri. Jā. Nu jā, nožū. Vispār neko neredz, es nezinu. Neko neredz. Kaut kad ķeburi varbūt ir bijuši. Labi, draugi. Tas tik gara. Bet mans vicolēnam uz mašīnu. Kaut kādu bronzas nagliņu atradu, to es nerādīju to pēc tam. Rāvēs liedzēju vēl. Bet tagad vicos uz mašīnu. Ja būs kaut kas, tad parādīs, ja nē, tad satiekamies mašīnā bagāžniekā. Kas tam mums ten ir? Salasīts šodien. Jūs redzat? Šitā gaismā iznāk. Tāds skatās. Viss rokamās kākas. Ir jau, ka es raku jau kaut kāds tāds, jau, kas jau arī sit krāsēna un melno, un tad šitie nāk ārā, tāpēc, ka tie caurumi izrūsējuši. Viss, kas ir, kam ir caurums, ka caurums, viss skar. Pa uzartu es bišķi pagāju, nē, nav man aršana, nav man tēma. Latvijā ir māls, Dānijā ir itīgi melnzemīti, bet pagaidīs, ka viņš iesējis, te es viņam pārsējis visu to lauki. Un te jūs redzat te kastītē. Kā jau teicu, ka vien tā nagliņa bija, to es jums neparādīju, bet bronzinieci skanēja labi. Es domāju, ka saimnieks priecīgs, jo šī tāda traktora riepa paņem vienos vārtos. Baigi jau es tur nestāstīšu, mēs airboks māju nomazgās, bet ir kaut kas plāniņais, viens ar caurumu kapiķis, podziņas, bet šitā bombīgā fibula. Ej, tu nost! Guņš man kabatā, bļiet, spirinās! Bet šis durēm viņi iebrauc mājā fotografēt un rādīt draugiem. Davai, viss kārtībā, slēdzamies klāt jau pie rakstam galvu. Viss ir nomazgāts, un jūs redz, podziņas, kā vienmēr, smuks podziņas, smug bronzas nagliņa, tā ieliek skapītī, kaut kas no pulksteni. Rāvējslēdzējs, draugi, rāvējslēdzējs. Tas ir jāmet kaut kur te pie rāvējslēdzējiem. Bet esi baigi priecīgs par šito racienu. Nav tā kā parasti, ka tur daudz pogas, daudz kaut kas. Nu, šmuļģa kastu jūs redzēju. Es pastaigāju pa mājas vietu, tur es to lielāko laiku iztērēju. Tur tie atradumi nebija tādi, kā gribētos. Tur es pacēlu, ka izlīd nav tāds mājas vietas bišķi tālāk šito rokas podziņu. Nu tā, ja aproč pogi, sudrabiši ar apzeltītu augšiņu varēja būt. Smukulīts ņemam ciet. Tā, šitāda atrad, šito, man liekas, te pūpēdī, tur pa uzāru to pastaigāja, blīd, ko lai saka, ceļi lupatās un ļogās viss šenkeļi. Vot, un tā podziņas, bumbiņas, viss kaut kas tāds, un tā man šitāds izlīd. Tas ir bijis kapiķis, bet izbeidzies kapiķis, tic maniem vārdiem. Nu, varbūt kaut kas cits, bet man liekas, ka bronzas kapiķis, tur neko nesaprot. Caurumu kapiķis, draugi, 2 orīts, 1900, te pat redzēt var, 39. redzēja, hejā, to kastē iekšā. Tā šitas bija diezgan ātri, ka izlīt no to mājas vietu, ka pagaida tālāk uzreiz, it kā tā vieta izbombīt, bet tās kaks viņš ir maisījis iekšā un uzmaisījis šito augšā. Hejā, 1764, pēc kataloga pats dārgākais gads. Dārgākais viņiem tās cenas tur pēc tiem akcioniem. Nu, kā citāci, kastītē iekšā. Tā, draugi, tā mums šitas. Nu, nezinu, jātais tā, kā lai viņi paspīdina kaut kā. Jātais kaut kā spoguļa raksts viņam. Jūs redz, jūs paskatās tā, šitā. Jūs paskatās, tā ir baigā. Kā lai parāda, vai šitā, kur lai tā gaisam kaut kā ēnlekļi. O, redz, tur ir veco laiku karte. Tur ir dārgumu kartē. Iedomājies, viņiem spīdzināja, teica, kur to aprak, kur klopē pa pierla, kamēr atmiņu pazaudē, bet paskatās uz pogu un tā viņš atcerās, apskatās. Rītīgā, bet, blin, tad pa dienu bija labāk. Redz, tas krustīši, tur ir uzzīmēts, tur ir jābūt, tur ir jārok. Nekās, to mēs vēl papētīs. Šitas ir labs atradums. Vot.
Un tad, vēl pie šito skatās, nākošais. Sprādzīt uzārtajā, izlaic ārā, tur arī nostaigais. Es tur atradu tādu, kā viņas sauc, tā dāmīt virsū, kamejdāmas, tāda sprādze atrads. Ātru pārslēdz jums, šitāda kamejdāma, es tieši tādā vietā atradu. Pirms tam, tas jau ir pagājuši gadu, kad es tur ņēmās, viņš jau ilgi tur to lauku neko nav darījis. Šitāds smuks sprādzīt, redz, to es atradu tieši tajā pašā vietā, kur šito smukumu. Vot, jūs paskatās, nesagaidīja man, arklis uzlocīja, te bijusi kājiņa, adatiņa, un smukulīts ir bijis apzeltīts. Tur jau kaut kas virsū, redz, es jau nemaz nepapētīju, puķīt, krustīši. Puķīt, vēl kaut kas, redzēja ko? Redz, bijis apzeltīts, apzeltīts, tas viņam ir bijis modē, apzeltīt. Labi, visu to čupiņu pastumam šitā maliņā. Reku galvenais varonis šodienas. Es tad sāku domāju kaut kāds rokturs, tā kā muļķis, baigais arheologs, domāju kaut kāda pišķikam, zika tur, kur tas gailīts, atvelk. Nē, draugi, paskatos. Šitei ir bijusi adatiņa. Viņi iet cauri un tā kā atsperīt. Un tā viņa aizāķēs šinī pusē. Te vēl iekšēji dzelzs, redz, es viņu tā paskaloju prātīgi. Īcimā muzejam jau nepatīk, ka tur var arī smilti atdot, bet tur ir vēl metāls iekšā. Tā adatiņa nav izturējusi. Tā, galvsāp man ir baigi lielā. Bet man ir šitā čupā ar papīriem. Jūs paskatās. Fibuls, visāds. Šitās fibuls arī internetā var aptrast, Dāņiem ir tāda mājaslapa, tur arī jau visiem aprakstiem. Bet es izšķiro visus savus papīrus, jūs skatās, cik te ir, kādi varianti, visādi, kūgeli un fūgeli un visādi. Visāds viņas ir. Manējā līdzīgi ir, tulīt pamēģinās jums atrast, tā līdzīgi. Manējā, redz, kaut kādu šitādu šnīt. Šis ies viennozīmīgi uz muzeju, tur kājas liec aiz ausim, kā saka, augstāk pa pakaļ neuzlieks, bet šis iet muzejam, tas ir investīcija, kā viņi tur pareizi saka, vecumdienam, jo Dānijā jau pa šito man bišķiņ kaut kas atliks arī, kādiem pīpēm, kas sēdēs un pīpēs pie krūma un skatīsies uz jauniem meķiem, bet tas pofīgi, kur es paliku. Šitā fibula, viņiem ir tas veids, variants, kā sauc, ir kūgel fibula no bumbiņām, ir fūgel fibula, tā kā šitās te tā kā putniši, tad ir urne fibula, tad ir tāda tā kā ar visādiem. Bet šī skaitās boile fibula. Viņi boile, redz, boile. Boile ir liektājs, nezinu, dāniski, nostāju valodā. Boile fibula, bet šis iet muzejam. Un es atveru internetu, es palasu, man vispār galvu acis griežos ritīgāk, ja es saku, tā kā Las Vegas ar krīt tikai dolāru zīmīts. 1300, kāds 1000 viennieks vītrējiem nost, 325 līdz 400 gadi, tad ir 350 līdz 390 gadi, bet mūsu es nezinu, vecs viking smukums. Labi. Beigsies te priecāties, es neko nesaprotu, jāsūt muzejam, te jau pēc kaut kāda pārgāda es dabūs pa viņu atbildi. Jā, vēl man tāds kanāls pastāvēs un sekotāji, jā, vēl sekos, te es jums smalkāk pastāstīs, ko tad te Dāņi, speciālisti, arheologi, muzejs, Nacionālais muzejs pateiks par šito, bet smūgs reviši šitā bijis, lai tu adatiņu neredz, šitā te iekšā drēbs, un tā viņa nepogai, viņa šitādiem taču aiztaisīts iet, ej tu nost. Labi, draugi, rakari. Teikšu, ka vienmēr liekam īkšķīs uz augšu, rakstam komentārus, padalamies ar video, kas nav piesekojuši, piesakojam. Tālāk tikai un vienīgi būs interesantāk un satiekamies jau nākošajā video.